Ne, nu, tas ir tieši tāpat kā ar jaunu autiņu. Kamēr tu sēdi, skaties spoguļos, urbini degunu, nekas nenotiek, saprot? Bet tiklīdz tu ieliec robā, tā ir aiziet, tev parāv kosmosā. Un ar grāmatām ir tieši tas pats, kamēr jūs sevi neiedarbināt, jūs stāvat uz vietas, mīļie draugi. Un tagad, mīļie draugi, es jums parādīšu, kā tas ir jādara. Romāns bija nolasīts, un tad notika katastrofa. Klausītāji visi kā viens sacīja, ka romānu nevarēšot nodrukāt, tāpēc, ka to nelaidīšot cauri cenzūru. Es pirmo reizi izdzirdu šo vārdu un tikai tad apjēdzu, ka romāns atcerēdams nereiz netika padomājis, vai to laidīs vai nelaidīs cauri. Pie velna valodu viņš iebļāvās, kraudams sevi šķīvi salā. Lietas būtība nav valodā. Nē, iesaucās vecākais literāts. Tas ir triks, 100% triks. Vecais uzrakstīs sliktu, bet saistošu romānu. Tev, blēdi, ir novērošanas spējas. Un no kurienes tas rodas? Draugi, kas tas ir? Ko jūs čakarējaties? Čakarējās un čakarējās. Sevi čakarē, mani čakarē un citus čakarē. Nu, aiziet! Lasam, lasam, lasam! Vācijā Bādenvēles parkā, kur koki no Eiropas, Austrālijas, Amerikas un Āzijas brālīgi galduši un vienprātībā sniedz galvenus pret debesīm. Mazs celiņš ar garām gultu tīkliem. Nu, galvenais ir sākt. Pārējais ir tikai trajektorijas jautājums. Rakstniekam Antonam Pavlovičam Čehovam. Tieši saturs vecākais literāts kliedz.